Welcome our brothers from Creative Aicināsim Evangelists. brāļus no Let's give him a big Aplaudēsim. hand. Yeah, and thank you very much for being with us. God bless you. Hi, my name is Stuart. Sveiki, mani sauc Stjorts. You can hear I'm not from Latvia. Jūs varat dzirdēt, es neesmu no Latvijas. I'm originally from England, Es esmu no Anglijas, but I now live in Riga with my family. bet tagad es dzīvoju Rīgā ar savu ģimeni. And I lead a Christian mission here in Latvia Un es vadu tādu kristīgu misiju šeit Latvijā, that does creative evangelism. kas nodarbojas ar radošu evaņģelizāciju. So in the next hour, what we're going to share with you will be very creative. Tātad nākošās stundas laikā, ko mēs dalīsim ar jums, tas ir tāds radošs pieeja. There'll be myself speaking, Es pats runāšu, and also the guy over there standing up, Rob, is from Australia. un vīrs, kas tanī pusē stāv, kas ir Robs no Austrālijas. He's the international president of our ministry, Viņš ir internacionālais prezidents visai kalpošanai. and he travels all around the world doing training just like we're doing today. Un viņš braukā pa visu pasauli un tā apmāca un darbojās šādā veidā, kā mēs to darīsim šodien. Now, for some of you, Varbūt dažiem jums what we share this afternoon to, ko mēs parādīsim vai dalīsim šo pēcpusdienu, will be like just a small seed, būs kā maza sēkliņa. and it will stay as a small seed. Un varbūt tā arī paliks kādu laiciņu maza sēkliņa. You may enjoy today, Jūs varbūt pavadīsiet labu laiku šodien, you may not enjoy today, varbūt jums patiksies, varbūt jums nepatiksies. but the seed may not go any further. Bet tā sēkliņa varbūt neaugs tālāk. But for some of you, what you hear and what you experience, Bet varbūt dažiem no jums, ko jūs dzirdēsiet un ko jūs pieredzēsiet, by the end of today, šīs dienas beigās may have started to grow into something a bit bigger. varbūt sāks augt par kaut ko mazliet lielāku. And there may be an excitement in your spirit that you'd like to do these kind of things again in the future. Varbūt jums parādīsies kaut kāda aizraušanās un jūs vēlēsieties šādas lietas turpināt darīt. So I want to say at the start Tātad pašā sākumā es vēlos teikt, that what we're going to share is for today, tātad tas, ko mēs dalīsim priekš jums šodien, ir domāts šodienai, but our ministry is always here. bet mūsu kalpošana vienmēr ir šeit. We're in Latvia, Mēs esam Latvijā and we're here to serve churches in Latvia. un mēs esam arī, lai kalpotu draudzēm Latvijā. So if you like the idea of creative evangelism, Tāpēc, ja jums iepatīkās radoša and evaņģelizācija something starts to grow in you today, un kaut kas sāk augt jūsos jau šodien, then through the organisers of this event, un arī caur šo pasākumu, you can contact us, jūs varēsiet arī sarunāties, and sakontaktēties ar mums, we can work with your church wherever it is in Latvia un mēs varēsim varbūt palīdzēt jebkurā vietā Latvijā, kur jūsu draudze, to help you to reach your communities, your schools, the people in your town. palīdzēt aizsniegt jūsu sabiedrību, kas ir ap jums, skolas, bērndārzus, jebko. So today is just a start. Tātad šodien ir kāds mazs sākums. A very quick game, Viena īsta spēle, because I want to keep you awake. jo es gribu, lai jūs esat nomodā. I'd like you to make sure that you at least sat next to one person. Es gribu pārliecinieties, vai jūs kādam sēžat blakus. We're going to work in twos, so as Mēs easily as possible. strādāsim pāros. Just make Lūdzu, sure that you're in pairs around the room. jā, apsēžieties kādam blakus, lūdzu, lai lūdzu nesēžat vienatnē. If you want to move, it's no problem. Ja jūs gribat pārsēsties citu vietu, tas ir ļoti labi. Malači, paldies jums. Okay, the game is this. Tātad spēle ir tāda. I'm going to give you a word. Es nosaukšu kādu vārdu, Tell your partner un tavam partnerim the first thing that comes into your head when you hear the word. ir jāpasaka pirmā lieta, kas iešaujas tavā galvā, kad tu dzirdi to so if vārdu. we were partners, Tātad mēs esam partneri, we'd hear the word, mēs dzirdam vārdu, I'd say something, you'd say something. tātad Yeah? es kaut ko uzreiz pasaku un tu kaut ko pasaki. Don't think about it, just first thing. Īpaši nepiedomājiet, uzreiz šaujiet ārā, kas nāk jūs prātā. Okay, you're facing your partner, you ready? Tātad jūs esat apsēžušies pretī savam partnerim. Okay, chocolate. Šokolāde. Say the first thing to each Pirmā other. lieta, First thing, pirmā chocolate. lieta. Aiziet. Okay, good. Water. Labi, ūdens. Say the first thing, water. Pirmā lieta, kas nāk prātā, ūdens. Okay, movies. Filmas. First thing. Pirmā lieta, kas nāk prātā, uzreiz sakiet. Okay, hairstyles. Matu stils. First thing that comes into your head. Pirmā lieta, kas jums nāk galvā, uzreiz pirmā.
McDonald's. McDonald's. First thing. Pirmā lieta, kas nāk prātā. All the noise went up on that one. Var redzēt, kad jums skaņa parādījās, kad McDonald's noskanēja. Evangelism. Evangelizācija. First thing. Pirmā lieta. That's the one I'm going to finish with. Tas ir tas, ar kur es tieši gribu pabeigt. Because each of us is coming from a past. Jo katram no mums ir pagātne. And if I say evangelism, we've all got different things that come to our mind. Un, kad mēs nosaucam vai dzirdam vārdu evangelizācija, mums noteikti nāk prātā katram sava ideja vai pieredze. For some of you, it might be excitement. Dažiem no jums ir kaut kas tāds aizraujošs, For some, superīgs. it might be obedience. Dažiem no jums varbūt tā ir vienkārši paklausība, Or pastor told me. vai arī mācītājs vai kāds cits man teica, ka man tas jādara, vai arī vienkārši Fear. bailes. Different things that come to us. Dažādas lietas nāk mūsu prātā un If I'm sirdī. honest, for me, Un priekš manīm fear is often a big one. bailes ir viena no galvenajām vai lielajām lietām. But I found that with a few small things to help, Bet es esmu atradis un pieredzējis, ka ar dažām mazām lietām, kas var palīdzēt, to make me feel confident in what I'm sharing, kas var palīdzēt man justies pārliecinošākam, kad es dalu evangelizāciju. doesn't take the fear evaņģēliju. away completely, Tas pilnībā nenoņem man bailes 100%, but it does help. bet tas palīdz. So I hope this afternoon the practical things we're going to share Tāpēc es ceru, ka šo pēcpusdienu praktiskās lietas, ko mēs jums dalīsim, will just help, like we heard in the preach, tāpat kā jūs dzirdējāt šo vārdu, just to kind of give you a bit more boldness in sharing. dos jums tādu kā vairāk drosmi dalīt evaņģēliju. Okay, I'll come back in a moment, but I'm going to let Rob come and share something first. Let's maybe give applause for Pēc kāda Rob from brīdiņa es Australia. atgriezīšos un nāks Robs un palīdzēs mums un kaut ko dalīs no sevis. Aplaudēs. Thank you very much. Lielas jums paldies. As you've heard, my name is Rob. Kā jau jūs dzirdējāt, man I sauc live Robs. in Australia, Es dzīvoju Austrālijā, which is a long way from here. kas ir ļoti tālu no šejienes. I need to explain something to those of you who understand English. Es gribu izskaidrot jums, dažiem, kas pilnībā runājat angliski. Believe it or not, Ticiet vai nē, this is English. šī ir angļu izloksne. In Australia, we speak English, Austrālijā mēs runājam but I angliski, understand that it sounds a little different. bet es saprotu, ka tas izklausās mazliet savādāk. So this afternoon, I'm going to try to remember to speak slowly Tāpēc šopēcpusdienu es centīšos runāt lēnāk and carefully, un uzmanīgāk, particularly so that Martins understands me. īpaši, lai Mārtiņš saprastu. But it's going to be very difficult Tas būs mazliet grūti, because we're thinking about the gospel. jo, kad mēs domājam par evaņģēliju, And when I think about the gospel, I sometimes get excited. jo, kad es dzirdu vārdu evaņģēlijs vai domāju par And when evaņģēliju, I- es kļūstu aizrāvies, When un I man get patīk. excited, I tend to speak quickly. Un kad es kļūstu aizvien aizraujošāks, tad man vienkārši gribās aizvien vairāk un ātrāk runāt. So I'm going to try to remember to be slow Bet es mēģināšu ar prātu atcerēties, ka man jābūt mierīgam, lēnāk and boring un mazliet garlaicīgam. and very dull. Sorry. Very dull. Yeah, I don't know. Just boring. Vēl viens vārds par I want to garlaicīgākam. give you a simple, creative way of remembering the gospel. Es mēģināšu jums dot kādu vienkāršu veidu, kā dalīties ar evaņģēliju. This may help you to share with others, Tas var jums palīdzēt dalīt to evaņģēliju ar citiem. but it may simply be when someone asks you, what do you believe? Un tas var būt arī kā palīgs, kad ja kāds tev prasa, kam tu tici, And you think, where do I begin? un tad tu sāc domāt, ar ko lai es īsti sāku. You might remember what that strange Australian told you. Un tu varbūt atcerēsiet, ko tas dīvainais austrālietis vienreiz teica. I want to give you an English lesson. Es biju kādā angļu stundā I will teach you 15 words in English. un iemācīšu jums 15 vārdus angļu valodā. I've got no idea how many words in Latvian. Es nezinu, cik būs kopā vārdi latviešu valodā. 3 words for each finger. 3 vārdi katram pirkstam. Everybody show me your thumb. Un parādiet jūs savu īkšķi, lūdzu. When something is good, we put our thumbs up.
Kad kaut kas ir labi, mēs turam īkšķi uz augšu. And the gospel begins with something good. Un evaņģēlijs sākas, protams, ar kaut ko labu. 3 words in English. 3 vārdi angļu valodā. God is good. Dievs ir labs. Can you say that in English with me? Vai jūs varat to angliski pamēģināt kopā ar manīm teikt? God is good. Now you say it in Latvian? Un tagad latviski Dievs ir labs. Yeah, that. Tieši tā. The gospel begins with God. Tātad evaņģēlijs sākās ar Dievs. The Bible begins with God. Bībele sākās ar Dievs. In the beginning, God. Iesākumā Dievs. Creation was God's idea. Radīšana, visa radība bija Dieva ideja. The gospel is God's idea. Evaņģēlijs ir Dieva ideja. So we're saying these words, God is good, Tāpēc mēs sakam, Dievs ir labs. to remind us that God is perfect, Mēs arī atceramies, ka Dievs ir perfekts, that God is the creator, ka Dievs ir radītājs, that God is wise, ka Dievs ir gudrs, God is love. Dievs ir mīlestība. All of the nature of God is where we begin. Tātad visu mēs sākam ar Dievu. He is a good God who loves us. Mums ir labs Dievs, kurš mīl mūs. So show me your thumb. Tātad parādiet vēlreiz savu īkšķi. Let me hear you speak in English. Un gribu dzirdēt mazliet angļu valodas. God is good. Good. Now Latvian. Latviski. Dievs ir labs. The next part is the pointing finger. Tātad nākošais ir rādītāja pirksts. Now I do a lot of ministry in Southeast Asia. Tātad es daudz kalpoju uz Southeast, Ziemeļa Austrum Āzijā. Nobody Jūs zinat labāk. ever points in Asia Tātad Āzijā nedrīkst rādīt uz citiem because cilvēkiem. pointing is rude. Tāpēc, kad rādīt uz citu ar pirkstu ir ļoti nepieklājīgi. Sometimes they point with half a thumb Viņi varbūt dažreiz ar pus īkšķīti tā or they parāda. point with their head. Vai arī ar galvu liek Nobody ever saprast. points Bet neviens tur nekad neparāda ar pirkstu. because pointing is rude. Tāpēc, kad norādīšana, parādīšana uz citiem ir ļoti nepieklājīga. But now we are thinking about something that is wrong. Un tagad, kad mēs sākam domāt par kaut ko, kas ir nepareizi, We're going to think about sin. mēs runāsim un domāsim par There are grēku. 3 words. Tātad tur ir 3 vārdi. We've done wrong. Mēs esam darījuši nepareizi. Let's try it in English. Show me your pointing finger. Pamēģināsim vēl vienreiz. We've Done done wrong. wrong. Latvian. Mēs esam darījuši nepareizi. Here we begin with God, Mēs sākam ar Dievu, then we talk about sin. tad mēs runājam par grēku. Do not begin with sin. Mēs nesākam ar grēku. You sinner going to hell. Tu, grēciniek, nonāks ēlē! We begin with God. Mēs sākam ar Dievu. We do not understand sin until we know there's a God against whom we have sinned. Mēs īsti nesaprotam, kas ir grēks, ja mēs nesākam ar to, kas ir Dievs. And notice I'm using the word we. Un jūs redzat, es tieši pieminēju vārdu mēs. Do not say you sinner. Nekad nesaki tu, grēciniek. That's true, Tas ir taisnība, but it jā. sounds like not me. Bet izklausās, ka es esmu tas svētais, You, bet tu esi tas but I'm a grēcinieks. good person. Es esmu tas labais. I go to church. Es jau eju draudzē. Always it's inclusive. Vienmēr tam jābūt tā daudzskaitlī. You include yourself. We've Tu arī done wrong. ieskaiti sevi pie grēciniekiem. Now I'm using 2 fingers. Kad mēs lietojam šos abus That can pirkstus, remind you to say 2 things. tātad 2 lietas, ko es gribu pateikt. The inclusiveness part, Tātad iesaistot šī daļā, the Bible says all have sinned. Bībele saka, visi ir grēkojuši, But then there's a consequence for sin. bet ir arī grēkam sekas. The Bible says the wages of sin is death.
Un tātad grēka alga ir nāve, Bībele saka. Now, a wage is something you earn. Tātad alga ir kaut kas, ko tu nopelni. You do your work and your boss gives you your wage. Tu dari kaut ko, un pēc tam tavs priekšnieks tev par to samaksā. He does not give it to you because he likes you necessarily. Tavs priekšnieks nemaksā tev algu tikai tāpēc, ka tu viņam You patīc. have earned it. Tu esi to You nopelnījis. might think you deserve more. Protams, ka tu vari domāt, ka tu esi pelnījis vairāk, You do the work, you earn your wage. bet tu izdari savu darbu un tu saņem savu algu. The wage of sin is death. Tātad grēka alga ir nāve. Now, why did God make death the consequence of sin? Kāpēc Dievs izveidoja nāvi kā algu Is he an grēkam? angry God? Tāpēc, ka viņš ir dusmīgs Dievs, Although they have sinned, what shall I do? vai arī viņi ir grēkojuši, ko lai es tagad daru? Oh, I know, I'll kill them. Es izdomāju, es viņus visus nogalināšu. God is good. Dievs ir labs, God is life. Dievs ir creator. dzīvība, viņš ir radītājs. When you turn your back on life, Kad tu pagriez savu muguru dzīvībai, I don't want life, es negribu dzīvību, you get tu saņem death. nāvi. It is the wage of sin. Tātad tā ir It grēka is the alga. natural outcome. Tas ir dabiskās sekas. You don't want God, Tu nepazīsti Dievu, you don't want life, tu nepazīsti dzīvību, you get death. tu saņem nāvi. You don't want light, Tu negribi būt you get dzīvībā, darkness. tu negribi gaismu, tu dabūni Show me tumsu. your thumb. Tātad parādiet savu īkšķi, lūdzu. First in English, then in Latvian. Tātad latviešu valodā, vispirms angliski, un pēc tam latviešu valodā. Together. Kopā. God, God is good. Dievs ir labs. We've done wrong. Mēs esam darījuši nepareizi. Now we're up to the third finger. Tātad esam klāt pie trešā pirksta. Now do not hold your middle finger up on its own. Lūdzu, neturiet vidējo pirkstu pašu par sevi augšā. Vienu pašu. Use three fingers. Lūdzu, lietojiet trīs But this pirkstus. can remind you of Jesus Bet tas jums var atgādināt par Jēzu, because he died on the middle cross. tāpēc, kad arī Jēzus nomira pie vidējā This krusta. reminds you of something good. Tas jums atgādina kaut ko labu. This reminds you of something bad. Šis pirksts atgādina par kaut ko sliktu, This reminds you of Jesus. un šis mums atgādina par Jēzu, Died on the middle cross. kas nomira pie vidējā Three krusta. English words. Trīs angļu vārdi. Jesus has died. Jēzus ir nomiris. Show me three fingers. Parādiet trīs pirkstus. First in English. Vispirms angļu valodā. Jesus has died. Died. Latviešu valodā Jēzus ir nomiris. You see, the death of Jesus cannot be understood Tātad Jēzus nāve nav iespējams saprast, unless we understand something about sin. ja mēs vispirms nesaprotam grēku. And sin makes no sense unless we understand something about God. Un priekš mums nesaprotams arī ir grēks, ja mēs vispirms nezinām Dievu. So the gospel begins here, Tātad evaņģēlijs sākas ar šeit, then here, tā tikai iet uz and now priekšu, we get to Jesus on the cross. un tā tikai mēs nonākam pie Jēzus pie krusta. Why didn't Jesus go on a pilgrimage for sin? Kāpēc Jēzus negāja svētceļojumā dēļ Why grēka? didn't Jesus do something spectacular for sin? Kāpēc Jēzus neizdarīja kaut ko apbrīnojumu dēļ Why grēka? didn't he build a monument for sin? Varbūt kāpēc viņš neuztaisīja kādu How- lielu skulptūru How come he grēkam? had to die for sin? Kāpēc viņam tieši vajadzēja nomirt par Because the grēku? wages of sin is death. Tāpēc, kad grēka alga ir nāve. The wage of sin is not a church. Grēka alga nav draudze, The wage of sin is not a pilgrimage. grēka alga nav svētceļojums, The wage of sin is death. grēka alga ir nāve. But Jesus took that death.
Jēzus paņēma šo nāvi. If we choose to trust him, Ja mēs izvēlamies uzticēties then our viņam, sin can be forgiven tad mūsu grēki ir piedoti. and we can be put right with God. Un tad mēs esam izveidojuši attiecības ar Dievu. Now we're using 3 fingers. Tagad mēs lietojam 3 I can pirkstus. remind you of 3 things. Tā, parādiet man savus 3 pirkstus. In 1 Corinthians chapter 15, Pirmā vēstule Korintriešiem 15. nodaļā, when Paul gave a summary of the gospel, kad Pāvils centās evaņģēliju salikt vienā īsā he versijā, talked about death, viņš runāja par nāvi, burial, aprakšanu resurrection. un augšām celšanos. We must always share the resurrection. Mums ir vienmēr arī jādalās par augšām He celšanos. died for a very important reason. Viņš ļoti īpaša un nozīmīga iemesla dēļ But nomira. then he came alive again. Bet tad viņš atkal augšām Now cēlās. we get excited. Tagad mums ir tāda aizrautīga He's sajūta. alive today. Jo Jēzus ir šodien dzīvs. That can change our lives today. Tas var izmainīt mūsu dzīves šodien. And we have a choice to make today. Un arī mums ir jāizdara izvēle šodien. The last 2 fingers are the choice fingers. Tātad pēdējie 2 pirksti ir izvēles pirksti. Now, where I live, we wear our wedding ring on the left hand. Tur, kur es dzīvoju, mūsu laulību gredzenu mēs velkām uz kreisās While I'm rokas. in Latvia, perhaps I should put it on this one, but I don't think it fits. Laikam Latvijā šeit jūs liekat uz otru pirkstu, un tāpēc man ne īsti nedara virsū. Even if you don't have one of these yet, Varbūt, ja tev vēl nav viens no šiem laulības the gredzeniem, ring finger can remind you about love. šis pirksts tev var atgādināt par It mīlestību. reminds us about commitment. Tas atgādina mums par nodošanos, It reminds us about relationship. un tas mums atgādina par attiecībām. So the 3 words for the ring finger: Tātad 3 vārdi šim pirkstam. relationship with him. Attiecības ar viņu. If we say yes, Ja mēs sakam jā, if we choose to put our faith in him, ja mēs uzliekam savu ticību, who uzticēšanos uz died on the Jēzu, cross for my sin, kurš nomira par manu grēku pie krusta, then I can have that relationship with tad him. man būs attiecības ar Dievu. Everybody show me your thumb. Parādiet lūdzu savu īkšķi. Begin in English. Sākam angļu valodā. God, God is is good. Dievs ir labs. We've done wrong. Mēs esam izdarījuši nepareizi. Jesus has died. Jēzus ir nomiris, Relationship with him. attiecības ar viņu. But if we say no, Bet ja mēs sakam nē, if we turn our back on him, bet ja mēs pagriežam savu muguru pret viņu, then this little finger can remind us of the consequence. tad šis mazais pirkstiņš var mums atgādināt par sekām. If this is the God finger, Ja šis ir Dieva pirksts, look where the little finger is. tad skatieties, kur ir mazais It's pirksts. a long way away from the God finger. Tas ir ļoti pašu tālāko distanci no Dieva The pirksta. choice is very simple. Either yes, we trust him and have a relationship with him, Tad izvēle ir ļoti vienkārša. Vai nu jā, mēs vēlamies attiecības ar Dievu, or we say no and we will be far from him. vai arī mēs sakam nē, un mēs būsim ļoti tālu no Dieva. Show me hang loose in Hawaii. Parādiet šitādā stilā man roku. And the 3 English words, far from him. Tālu no viņa. That is the gospel on one hand. Tātad šis ir evaņģēlijs uz vienas rokas That will pirkstiem. help you to remember what you need to share with others. Tas jums palīdzēs atcerēties, kad jūs dalīsieties ar citiem. Maybe this afternoon you'll use that on the street. Varbūt jums izdosies to izmantot uz ielām šo pēcpusdienu. But you do not have to put your thumb in their face.
Bet jums nav jāiebāž savus īkšķis viņu sejā. It may just remind you of what the gospel message is. Tas var vienkārši jums palīdzēt pašiem atcerēties, kas ir evaņģēlijs. Thank you for listening so far. Paldies, ka jūs man uzklausījāt. It's always good when we see something Ir ļoti forši un labi, kad mēs kaut ko varam redzēt. to practice it straight away. Un uzreiz mēģināt to arī praktizēt. So go back into those twos that you were in before. Tātad lūdzu ateiet apakaļ savos pārīšos, Just turn to the person next to you. Just vai in arī twos. vienkārši pagriezieties pretī savam If you're partnerim. on your own, join and make a three. It's okay. Ja jūs esat viens, jūs droši varat arī pievienoties kādai grupiņai un būt trīs kopā. Give yourselves a number 1 and number 2. Un tā izvēlieties, kurš jūs varat būt savā pārī. Numur 1 un numur 2. Number 3 is just watching. Sorry. Jā, trešais vienkārši skatās, Okay, atvaino. number 1. Pirmais. You are sharing the gospel using your hand. Pirmais, tu dali evaņģēliju, izmantojot savu roku To the other person, un savam otram cilvēkam. but I'm giving you 2 minutes maximum. Bet es dodu tev 2 minūtes. Okay, so number 1, you're sharing. Tātad pirmais, tu stāsti otrajam. Don't worry, you can't remember everything. Nevar visu 100% atcerēties. Rob's good at talking, Jā, Robim ļoti labi sanāk but runāt. just try and remember the key things, okay? Galvenais atcerēties tās pašas galvenās lietas. One little extra thing that I use with sin. Tātad viena lieta, ko es atceros par grēku, You know, when you sin, you sometimes point at other people. You see the faults in other people. kad mēs sākam rādīt uz citiem cilvēkiem un teikt, tu esi grēcinieks, But when you point at others, ka tu rādi uz citiem. there are 3 fingers pointing back at you. 3 pirksti rāda mums pretī, ja mēs And labi And paskatāmies. it could also remind you of what sin is. Un tas arī mums labi atgādina, kas ir grēks. Wrong thoughts, words, and actions. Tātad sliktās domas, vārdi un darbi. Okay, number 1, you got 2 minutes, go. Tātad pirmais, lūdzu aiziet 2 minūtes stāsti. Jā. Apart from the one, they all work hard. That was his problem. It's fine. No, you're good though. You're right. That's your 2 minutes. Tās ir jūsu 2 minūtes. Why have I said 2 minutes, by the way? Kāpēc es teicu 2 minūtes? If it's someone you know, Ja tas ir kāds, ko tu pazīsti, and you're doing this over a coffee, of course you can have longer. kad tu esi pie kādas kafijas vai tējas un runā ar viņu, protams, tev vajag izmantot vairāk laika. If it's a stranger on the street, they might only listen for 2 minutes. So you need to be used to being able to do it quickly, even if sometimes you take longer. Tad, ja tas ir kāds svešinieks uz ielas, tad tev vajag censties to īsāk un visu pateikt. Okay, number 2, you'll go. Tātad otrais, tagad tava kārta. 2 minutes. Number 2, you share. Jā, otrais, tagad tu kā pirmajam tagad stāsti. This is 4-ish, but we can go over, it's fine. Anytime we go over is less time out. Money. Yeah, I guess that's pretty much all the
team thing works. You think about, there's That's your 2 minutes. Nē, kur ir arī jūs viss abas minūtes. So if you're still on God, Tātad, ja jūs esat vēl pie vārda Dievs, then you might want to learn to be just a little bit quicker. tad tev būs nākošais mazliet vairāk jāmācās ātrāk to darīt. Okay, let me show you a couple of quick things. Vēl es gribu parādīt pāris ātras lietas. It might be as you were listening to Rob, Varbūt, kad jūs klausījāties Robī, or as you sat here thinking about the idea of evangelism, vai kad jūs tagad sēdējat un domājat par evanģelizāciju, you might think, well, you know, I'm a bit like this. tad tu varbūt domā, es varbūt esmu kā šis striķīts. I don't really feel like I've got very much gifting with evangelism. Man liekas, ka man pašam nav tik daudz dāvanas I don't feel very evanģelizēt. bold. Es nejūtos ļoti drosmīgs. I'm really not good at going up and talking to strangers. Man ir grūti pieiet svešiniekiem un sākt runāt ar viņiem. I get all my words muddled up. Man liekas, ka man vārdi visi saplūst vienā. Look at the people around you. Paskatieties cilvēkiem apkārt viens Just uz have a otru. quick look around you. Vienkārši paskatieties visu apkārt, kas jums sēž cilvēki. Now, you may know some of these people around you. Jūs noteikti dažus no viņiem jau zinat. And you may think, you know, compared with these people, Salīdzinot ar šiem cilvēkiem, I know this person. es zinu, pieņemsim to cilvēku. I've heard them, you know, do evangelism. Es esmu dzirdējis, kā viņi evanģelizē. I know they can talk. Es zinu, ka viņi var ļoti labi runāt. Me, I haven't got much. Nu, es varbūt netik ļoti. Maybe I'll let them do it. Varbūt, lai viņi iet un kalpo. You know, compared with un them, I feel a sludina. bit inadequate, really. Salīdzinot ar viņiem, es jūtos tā neērti. And then you might be listening to this Australian guy. Un varbūt tu te dzirdēji to austrāliešu Well, puisi. it's all right for him, like, he does it all around the world all the time. Viņš, cik es saprotu, visu laiku braukā pa visu pasauli un runā. He's a professional. Viņš noteikti ir profesionāls. Me, I haven't really got much. Nu, I can man offer. īsti nav daudz. But you know, we've all got something that's unique about us. Bet jūs ziniet, mums katrā vienā ir kaut kas unikāls, ko Dievs ir devis. And when it comes to evangelism, Un kad tas ienāk runa par we've evaņģēliju, got to be very careful not to make wrong excuses. ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai necenstos atrunāties ar nepareizām But atrunām. understand that in terms of responsibility, Bet mums arī mazliet jāsaprot, ka tā ir atbildība. we have equal responsibility. Mums ir visiem vienāda atbildība. The person from Australia. Ja, sorry. Person from Australia. Tātad vīrs no Austrālijas, People sat around you. cilvēki, kas sēž tev apkārt, They don't know the same people you know. viņi nezina tos cilvēkus, ko tu zini. So we've got to be really careful not to kind of think, you know, it's just for others. Un tāpēc mums jābūt uzmanīgiem, kad mēs nedomājam, tieši šī lieta ir priekš citiem. So next time you kind of start to feel, you know, I haven't got much to offer in the way of evangelism. Un varbūt, ka tu sāc domāt, nu man īpaši nav nekā daudz, ko es varētu vai es mācētu I think I'll let evaņģelizēt. others in my church or others around me do it. Es domāju, ka citiem apkārt man vajadzētu vai draudzē, tiem vajadzētu I'm darīt to. certainly never going to do this in a professional way like Rob. Es noteikti nekad nemācēšu to darīt vai negribēšu darīt, kā to dara Robs. Then remember that God knows how He's made you. Atcerieties, ka Dievs zina, kā viņš tevi ir And veidojis. there is a unique way that you'll be able to share Christ with others. Un ir īpašs veids, kā tieši tu vari stāstīt un evaņģelizēt. If you want to know how to do the rope trick, Ja jūs gribat uzzināt, kā izpildīt šo triku ar striķiem, you'll need to talk to these guys afterwards tad jums vajag parunāties ar šiem vīriem vēlāk. and invite them to your church. Un tad uzaicināt uz savu draudzi. But today we are going to teach you a second idea you can take with you. Bet šodien mēs iemācīsimies otru ideju, ko mēs varam paņemt sev līdzi. And this one uses numbers on a card. Un šī ideja izmanto ciparus uz kādas kartiņas. Afterwards, we will give you a huge one. Nākošais, pēc tam mēs jums katram pārim izdosim vienu tādu milzīgu I think izmēru. we only have enough for every pair, one for two people. Jā, mums ir sagatavot tikai katram pārim viens. But I will teach you how to use this, Es jūs iemācīšu, kā izmantot šo, and it is a means to an end. un tam ir
veids, kā beigties. We are using creative ideas to teach the gospel. Kad mēs izmantojam radošas idejas, lai sludinātu We evaņģēliju, are not just entertaining, ka mēs ne tikai izklaidējam cilvēkus, but we want to use something which will help to capture people's attention. bet mēs gribam arī izmantot kaut ko, kas uztvers, palīdzēs cilvēku uzmanību piesaistīt. So here today I have 6 cards. Tātad man šeit ir 6 kartes. My cards have different coloured numbers. Katrai kartiņai ir savi cipari. Your cards will all just have black numbers. Jūsu kartiņām būs tikai melni cipari. And not every number is on every card. Ne visi cipari ir uz katras kartiņas, But the smallest number is 1. bet tas mazākais cipars ir 1, And the biggest number is 63. un pats lielākais cipars ir 63. Now in just a moment I will give you a choice. Tātad pēc kāda brīdiņa es jums došu iespēju izvēlēties. There are many choices to make in life. Ir ļoti daudz izvēles, ko mēs varam izdarīt savā dzīvē. Some choices are not very important. Dažas izvēles nav īpaši svarīgas. What colour socks to wear Kāda krāsas zeķes uzvilkšo, will not change the world's history very much. tās neizmainīs pasaules vēsturi But ļoti. other choices about God Bet pieņemsim izvēles, kas saistīts ar Dievu. and our relationship with God is very important. Attiecības ar Dievu, tās ir ļoti nopietnas I'm izvēles. going to allow one of you to choose any number between 1 and 63. Kādam no jums es atļaušu izvēlēties vienu ciparu no 1 līdz 63. And I want you to stand up and say it in Latvian. Es gribu, lai tu piecelies un pasaki to latviski. Then I will have no idea what you are saying. Un ticiet man nebūs ne mazākās nojausmas, ko jūs esat nosaukuši. I know one word in Latvian. Es zinu vienu vārdu latviešu valodā. Potias. Paldies. Jā. Close? Tuvu? That's the sum total. No more Latvian. Nē, tas ir pats labākais, ko es Okay, I spēju need a latviski volunteer. pateikt. Vai ir kāds brīvprātīgais, To choose any number between 1 and 63. kurš vēlas I see that hand. Jā, Please palāc, piecēlies. And any number between 1 and 63. Jebkuru ciparu no 1 līdz 63. Say it in Latvian, not English. Latviski saka to. Whatever that was. 54. Okay, now what? You may sit down. You may Tu vari all. apsēsties. You must all help me now. Tagad jums visiem ir jāpalīdz man. You can say yes or no, Sakiet jā vai nē. or you can try it in Russian because I know da and niet. Ja, jūs varat arī krieviski, jo es pazīstu vārdus da un niet. I'm not sure. I hope you can see them. Es ceru, ka jūs varat redzēt, Was the number that was chosen amongst the blue numbers? Yes or no? vai šis cipars, ko mēs izvēlējāmies, ir Niet. niet. Amongst the black numbers, yes or no? Yes? Da? Yeah? Yes. Yes? Oh, very good. How about the red one? Yes? Yes. This one? No? No. This one? Yes? Yes. This one? Oh, very good. I think you chose the number 54. Vai tas ir cipars 54? Yes? Jā? Da? Da. Da. Oh, Ļoti kidneys. Smadzenītes. Yeah. Maybe I told him what number to choose first. Varbūt es viņām piegāju klāt un teicu izdarīt šo izvēli, izvēlēties 54. Maybe it was a lucky guess. Varbūt tas vienkārši man paveicās Let's try uzminēt. somebody on this side of the room. Varbūt pamēģināsim šī Any number between 1 and 63. starp 1 un 63 kādu ciparu. A volunteer? 29. Okay. Yes or no? Is it on these cards? Jā vai nē? Yes. Yes? This one? This one? Yes. This one? This one as well? Oh, okay. This one? Wow. This one? You chose number 29.
Tavs cipars ir 29. Now thank you very much. Paldies jums. Let me share a truth with you. Atļaujiet man kaut ko padalīties ar jums. I cannot really read minds. Es nespēju lasīt prātus. I did not really know what you were thinking. Es tiešām nezināju, ko jūs domājat. This is just a very simple trick Tas ir vienkārši triks. being done by a very simple person. Un to izveidojis ir kāds vienkārši parasts But it cilvēks. does teach us something. Bet tas mums kaut ko var Because palīdzēt I iemācīties. know somebody who does know everything. Jo es zinu kādu, kurš tiešām zina And on visu. the back of the blue one, I have a blue world. Un šeit aizmugurē zilajai kartiņai man ir zila pasaule. And sometimes for a joke, I say it's a bluetiful Un world. dažreiz es kā joku saku, tā ir zilīga pasaule. Nu, angļu valodā ir I'm sorry to vārdu spēle. make you translate that. Here we are in Latvia. Šeit ir Latvija. I live way down the bottom here in Australia. Es šeit dzīvoju Austrālijas apakšā. It's a big, beautiful world. Tā ir ļoti skaista pasaule. Now, the God who made everything, Tātad Dievs, kas radīja visu, He knows everything. Viņš zina visu. And something that He knows is that we have all done wrong. Un viena lieta, ko viņš zina, kad katrs viens no mums esam kaut ko darījuši We nepareizi. deserve judgment. Tātad mēs esam pelnījuši sodu. If God had one of these, Ja Dievam būtu viena no šiem Bang! tiesneša amariem, guilty. tad viņš teiktu Because vainīgs. every one of us have fallen short of God's perfect standard. Tāpēc katrs viens no mums mēs nevaram piepildīt Dieva standartus. But we do not need to panic. Bet mums nav jākrīt panikā. Somebody has already taken our judgment. Kāds jau ir samaksājis, paņēmis uz sevi mūsu sodu. The Bible says our sin deserves death. Un Bībele mums saka, ka grēks ir pelnījis nāvi. But Jesus has already died. Bet Jēzus jau ir miris. Did you know that He's not the only one who died for sin? Viņš nav vienīgais, kurš nomira par grēku. All three of these died for sin. Visi šie trīs vīri, kas bija pie krusta, nomira par grēku. Everybody dies for sin. Katrs viens no mums mirsim kādreiz par grēku. Because the wages of sin is death. Tāpēc, ka grēka alga ir nāve. Either you will take your own death, Vai tu pats runā par savu nāvi, your own judgment, tu pats paņem un samaksā par saviem grēkiem, or we can put our faith in Him. vai mēs varam uzlikt savu ticību un ticēt Jēzum, The only perfect person who had no sin. vienīgais, pilnīgais cilvēks, kam nebija grēka. This man died for his own sin. Šis vīrs nomira par savu grēku. This man died for his own sin. Šis vīrs arī nomira par savu grēku. But Jesus had no sin of his own. Bet Jēzus nenomira par savu, viņam nebija savu grēku. He died for our sin. Viņš nomira par mūsu grēkiem. So now we have a choice. Tātad mums ir izvēle. Something wonderful can happen if we choose to trust Him. Kaut kas brīnišķīgs var notikt, ja mēs izvēlamies viņam uzticēties. There will be a change on the outside To mēs tās izmaiņas varēsim redzēt arī because ārīgi, there's a change on the inside. jo tāpēc, kad galvenā izmaiņa ir notikusi sirdī, We can have a relationship with God Himself. mēs varam tagad, mums ir attiecības ar Dievu, ar pašu Dievu. Because after He died, He rose again. Tāpēc, kad pēc tam, kad viņš nomira, viņš augšām cēlās. And being alive today means He can change our lives today. Un tas, kad viņš ir dzīvs, tas nozīmē, ka viņš arī var mainīt mūsu Now dzīves. the green color reminds me about the Bible. Un zaļā krāsa man atgādina par Bībeli. When we join God's family, Kad mēs pievienojamies Dieva ģimenei, we need to grow. mums ir nepieciešams augt. We experience a new birth. We come alive. Mēs esam piedzīvojuši jaunu piedzimšanu, And life and growth will come through His word. un dzīve
Un izaugsme nāks tikai caur viņu vārdu, arī caur viņu vārdu. Through his Spirit, of course, interpreting his word to our hearts. Un viņa gars, protams, mums iztulkos, palīdzēs saprast, kas ir rakstīts viņa vārdā. If you come to Australia Ja tu kādreiz atbrauks uz and you're Austrāliju, flying over in an aeroplane kad tu lidotu, pieņemsim, pāri Austrālijai, and it takes 4 or 5 hours flying from one side of Australia to the other, ir nepieciešams kādas 4-5 stundas, lai pārlidotu pāri Austrālijai. you look out of the aeroplane window, Ja tu pastīsies lejā caur you logu, won't see lidmašīnas, much green. tu neredzēsi daudz zaļās krāsas. They don't call it the red centre for no reason. To kontinentu ne par velti sauc sarkanās smilts The kontinents, dust in the centre of Australia is red. jo šīs smiltis ir sarkanā krāsā Austrālijā. But when the rain comes, life, growth. Bet, kad nāk lietus līst, tad parādās dzīvība. So the green colour reminds me of the Bible where we can grow. Tātad zaļā krāsa atgādina par Bībeli, kur mēs varam augt. And one day we can walk on the golden streets of heaven. Un kādu dienu mēs varēsim staigāt par zelta ielām debesīs. Heaven is a perfect place. Debesis ir ideāli, perfekta vieta. No sin in heaven. Tur nav neviena grēka. That means none of us can go to heaven. Tāpēc, ka tad jau sanāk, ka mēs neviens nevaram Because nonākt we've all debesīs. sinned. Jo mēs visi esam grēkojuši. Unless Izņemot, our sin is forgiven. ja mūsu grēks ir And piedots. through our faith in Jesus, Un tas notiek caur mūsu ticību uz Jēzu. one day we'll be there with him. Kādu dienu mēs būsim kopā ar viņu tur. Now, just before we give you the small one to practice with, Pirms mēs jums katram pārim izsniedzam vienu mazu komplektiņu, I must first teach you how it's done. man ir jāiemāca vispirms, kā to darīt. It's done very easily. Īsnībā tas ir ļoti The vienkārši. small number in the corner is the significant one. Labajā augšējā stūrī ir tas pats galvenais cipars. That is the only number one on any card. Tas ir tikai viens tāds uz katras The only kārtas. number 2. Vienīgais vieninieks, vienīgais divnieks uz tās. 4, 8, Četrnieks, astoņnieks, 16, 16 32. un 32. Those numbers only ever appear once. Šie cipari tikai uz katras kārtiņas parādās vienreiz. All you have to do is add it up. If they say yes, Tie visi ir jāsaskaita galvā kopā. Tad, ja tev saka, uz šīs kārtiņas ir tas cipars. forget about it if they say no. Un jāizmirst, ja viņi saka nē tam ciparam. So, for example, Pieņemsim, let's say they chose number 39. izvēlētais numurs, cipars ir 39. Yes or no? Jā vai nē? Da? Jā, dā. Yeah? Yes? Yeah. You must remember or Atcer- look. Tev ir jāatcerās You vai don't jāpaskatās. You don't need to remember, just look. Nevis nav jāatcerās. One. Vienkārši jāatcerās tas skaitlis augšā. Vieninieks. Yes or no? Šeit jā vai nē? Jā. You must add 2 to Tātad 1. 1 plus 2 galvā 3. ir 3. Yes or no? Jā vai nē? Jā. Yeah? You Yeah. must add 4. Tas ir 3 plus 4 ir 7. 7. 7. Yes or no? Jā vai nē? Nav. Forget about it. Tad vienkārši aizmirstam. 7. Atceramies joprojām 7. Yes or no? Jā vai nē? Forget about it. Tad aizmirstam. 7. 7. Yes or no? Jā vai nē? Jā. 32 plus 7. 32 plus 7 ir. Ta-da! Tadā! If it seems not to work, Ja liekas, ka nedarbojās, either they said yes when they should have said no, ir iespēja, kad viņi pateica jā, kad vajadzēja teikt nē, or you need new brain. vai tev ir nepieciešama uzlabojumi If you smadzenēm. are worried about the mathematics Ja jūs uztraucaties tieši par matemātiku and you're trying to add 4 plus 3, un cenšaties saskaitīt 3 You might plus say- 4,
you are sure it's on this card. Tad tu vienkārši vari paprasīt, vai tiešām tas ir uz It, tās it kārtiņas. really is among the black numbers. Vai tiešām tas ir starp melnajiem cipariem? It's really here. Vai tiešām viņš Meanwhile, ir your te? brain 4 plus 3, 4 plus Un 3. par to laiku tu 4, 3, 4 plus 3, 4 plus 3, 4 plus 3. Now, one more thing to say. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Oh, maybe several things. Varbūt vēl dažas lietas. Be careful how you hold it, Uzmanīgi, kā tu viņus turi. especially the small one. Ir īpaši tos mazos. Is your number on here? Vai tavs numurs ir šeit, cipars? Yeah, hard to see the number. Your fingers Ir covered. pārāk grūti redzēt, vai ne? This is the fun part. Šī ir tā jautrā daļa. This is the gospel part. Šī ir tā svarīgā evaņģēlīja How do daļa. we get from this to this? Kā mēs no šīs daļas pārējām uz to daļu? The bridge, the transition is very important. Ir vajadzīgs tas tāds tilts, ir tāda pāreja. I really cannot read your mind. Es tiešām nespēju izlasīt vai saprast vai redzēt jūsu I do prātu. not know what you're thinking. Es tiešām nezinu, ko jūs domājat, But I know bet- somebody who does know what you're thinking. bet es zinu kādu, kurš tiešām zina, ko tu domā. So that is the transition to the gospel. Tos vārdus es izmantoju, lai pārietu no spēles Okay. uz We're going evaņģēliju. to hand these out, one per pair, Tātad mēs katram pārim izsniegsim vienu, and then we're going to get you to practice in pairs. un tad jūs arī izmēģināsiet savā starpā. And don't forget, you must first do the mathematics. Vispirms cenšaties domāt par pašu triku, par saskaitīšanu. Then make the transition Tad jūs vienkārši izdomājat, kā And jūs pāriesiet, share the gospel using the symbols on the back. un tad daliet savu evaņģēliju, izmantojot tās bildītas aizmugurē. Jā, un te meitenes palīdzēs mums. Jā. Tātad pāriem, katram pārim būs viens. Tātad 6 kartiņas vienam, 6 kartiņas otram. Atkal vienkārši vēl ir labi sākās ar viennieku. Nu, vienkārši jums katram izsniegs. Maybe you can give more. Hello. Tātad, kad jūs esat saņēmuši savus kartiņas, By the way, it's perhaps easy. If you've not got some cards, just wave your hands so that we know where you are. tad vieglāk vienkārši būs tā, ja jūs nezināt, neesat saņēmuši kartiņas, tad vienkārši paceļiet roku. Those that are giving out, if you can look at those that are waving. Tie, kas izdāļājat, vienkārši būtu labi, ja jūs paskatītos, kam nav. So long as you've got between 2 or 3 of you, that's good. Būtu labi, ja jūs starp 2 vai 3 So just keep your hands up if you're waiting. Tātad vienkārši lūdzu paturiet rokas, kam nav vēl. If you've got them, Ja jums ir, let's do the same idea as before. darīsim tāpat kā pirms tam. One of you, first of all, be the person doing it. The other one be watching and choosing the number. Tātad viens pirmais vispirms darīs un rādīs See if you otrajam. can get the mathematic bit right.
Un tad no sākuma vispirms pārdomājiet to matemātisko daļu. Then see if you can remember that little sentence Tad cenšieties atcerēties to teikumu, to get from that to the first picture. kā no tā trīka pāriet uz The evaņģēliju. pictures go in the order of the number in the top left. Tātad tās bildes arī iet pēc kārtas, skatoties uz tā numuriņu, kas ir. So the number 1 is the first picture, Tātad pirmais ir pirmā bilde, number 2 is the next picture. otrais ir otrā They go up bilde, like that, okay? 4, trešā. Just keep watching for those that have got their hands up if we're handing out. Tātad skatāmies, kam vēl ir rokas augšā. If you really haven't got one, just join with someone that has for the moment. Ja jums vēl nav iedots, tad varbūt uz kādu brītiņu pievienojieties kādam, kā trešais So lūdzu. try it in pairs. Try the mathematic part. Tātad matemātisko daļu mēģināt Try vispirms. and remember the sentence to link. Jā, tad pārdomājiet to teikumu, ko jūs teiksiet. I don't really know everything. Es tiešām nezinu visu. Can't really read your mind. Nevaru izlasīt, ko tu domā. But I know someone that does know everything. Then you Bet es turn zinu over, kādu, introduce God. kurš visu zina, un tad sākam ar And evaņģēliju. try and remember one sentence on each of the 6 pictures. Un tad mēģinām vienu teikumu pie katras bildes. Now we're finishing with this. Tātad mēs pabeigsim ar šo. Apart from 1 or 2 just practical things we're going to share. Un pēc tam mēs dažas praktiskas lietas vēl vēlamies So we'll give padalīt. you 10 minutes now. 5 minutes for one person, 5 minutes for the other Tad person. tagad jums būs 10 minūtes, 5 minūtes vienam cilvēkam, 5 otram. Okay, so one of you have a go. You're leading. First one of you lead. Tātad pirmais vada. If you get really stuck and you've got no idea what to do, just wave your arm and we'll come and try and come around you very quickly. Ja tiešām tu nezini, ko darīt, vai nesaproti, vai neatceries, pacel savu roku, mēs pienāksim, mēģināsim visiem palīdzēt. Okay, off you go. Labi, lai jums izdodas. Yeah. Sorry, right after Atvainojiet, the meeting is finished, tik līdz beigsies, all the ushers visi and kalpotāji, helpers kārtībnieki will meet in that entrance, the left tiksies tajā entrance. ieejā, kas ir no So- mums kreisajā pusē, jums labajā pusē. It's that for the ushers. This is Tas ir important for the kalpotāji, ushers. All the ushers, after the meeting is done, kārtībnieki, in that door, kārtībnieki. Tajā they will stūrī have a meeting. būs tikšanās viņiem, Okay, thank you very kārtībniekiem. Paldies!
If you haven't already done, you need to swap so that the other person can have a go. Ja jūs neesat vēl pabeiguši, tad, diemžēl, jums jau ir jāmainās, lai otrs cilvēks var arī jau pamēģināt. Quick reminder again how you get from the mathematics bit to the gospel bit. Mazliet atgādinājums par to, kā no matemātiskās daļas uz evaņģēliju. Can't really read your mind, don't really know everything. Nespēju nolasīt tavu prātu, pilnīgi visu nezinu, But I know someone who does. bet es zinu kādu, kurš to var. Remember the order of the pictures. Atcerieties kārtību tām bildēm. Start from the smallest number and go up to the biggest number. That's the order you show the pictures. Tātad bildēm ir kā mazākais numurs, augšējā sanāk labajā pusē vieninieks, divnieks ir otrā bilde, 4, And 8, if you were 6, doing it in 3. one word, quick reminder, this is about God. Tātad atgādinājums, šī bilde ir par Dievu, This would be about sin. God is judge, sin. tātad šis ir par grēku, Jesus. šis ir par Jēzu bilde, Then you've got the choice we make tad ir tā izvēle, ko mēs izdarām, and the change on the inside and the out. tad tās izmaiņas no mūsu iekšpusē un ārpusē, And then growth, tad izaugsme, the Bible growth in our relationship with God. Bībelē palīdz izaugt. Heaven, the end destination. Tātad debesis mūsu gala mērķis That was gan. just to remind you. So make sure you've both, if there's 3 in the group, make sure the other person can have a quick go. Nu, ja jūs esat pēkšņi 3 vienā grupiņā, tad pamēģiniet visi 3, dodiet arī trešajam iespēju. We'll give you another couple of minutes. Vēl dažas minūtes. It's good to see you all talking and sharing with each other. Man prieks, ka jūs dalāties un stāstat viens otram. And I hope some of the things that we've shared this afternoon will help you Un es ceru, ka šīs lietas, ko mēs ar jums dalījām šī pēcpusdienā, just to give you that bit of extra confidence in talking to someone. es ceru, ka viņas palīdzēs jums dot to drosmi kādam pastāstīt par Jēzu. If I'm honest, I'm not the kind of person who's very good at just walking up to strangers. Ja es esmu ļoti atklāts un godīgs pret jums, tad es neesmu no tiem cilvēkiem, kas jūtas brīvi pieiet pie svešiniekiem And starting a conversation about God. un sāktu kādu sarunu par Dievu. But just something simple and visual really helps me. Bet tas kaut kas maziņš, uztverams ar acīm, vizuāls, man varētu ļoti palīdzēt. Let me just share one more thing before we give you some practical information about what we're doing. Vēl kaut ko es gribu padalīties pirms tās praktiskās informācijas. As well as sharing the gospel message, Arī, kad mēs sludinām evaņģēliju, something else that it's good to know how to do ir vēl viena lieta, ko labi zināt, kā darīt. is to share our own story of how we became a Christian. Ir ļoti svarīgi mācīt izstāstīt savu liecību, Because I guess most of us in this room today have a story like that. jo katram vienam no mums, kas esam šeit šī vietā, mums ir katram stāsts, liecība. Now, we're not going to get time to practice this,
Mums nebūs laika pietiekoši, lai to izmēģinātu, but I'll just sow some ideas with you. bet es varbūt pāris idejas jums došu, iesēšu. Your story, how you came into a relationship with God. Jūsu stāsts, kā jūs nonācāt pie Dieva. There may be many things you could say, Ir noteikti ļoti daudz lietas, ko jūs varētu pieminēt un stāstīt. but so that you're not sending the person to sleep, Bet, lai to otru cilvēku neiemidzinātu, or vai that you're not taking too long, nebūtu pārāk ilgi, it's good sometimes to think of 3 things. ir ļoti labi padomāt par 3 lietām. And maybe if you were to work out a way of 1 minute on each of these 3, Un par šī katrai lietai pievērst 1 minūti. it means you can share your salvation story in 3 minutes. Savu glābšanas stāstu 3 minūtēs jūs varētu izstāstīt. Before Tātad 3 daļās. Before you came to Christ. Pirms tu nonāci pie Kristus vai pieņēmi Jēzu. Some facts, maybe some feelings, something that was going on. Dažus faktus, varbūt izjūtas, kas notika ar tevīm. Bit about your life, bit about your values. Par savu dzīvi, par savām vērtībām. Before. Pirms. During. Tieši tanī brīdī, kad tu pieņēmi Jēzu. What happened in the day or the days or the weeks around the time when you came to Christ? Kas notika tanī dienā vai dienās vai varbūt tanī mirklī, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu. Including sharing clearly how you came to Christ. Un kas iesaista arī tanī ļoti skaidri paskaidrojot, kā tu pieņēmi People don't need Jēzu. all the details like what you ate for breakfast that morning. It's not relevant. Cilvēkiem varbūt nav jāzina viss, ko tu ēdi brokastīs tanī rītā, kad tu pieņēmi Well, Jēzu. unless you choked on your food and in that near-death experience you came to Christ, then it is relevant. Izņemot, ja tu pieņemsim gandrīz aizrījies un nomiri, un tad saprati, ka tev ir jādomā par debesīm un pieņēmi Jēzu Kristu. But stick to the key things. Bet cenšties pie galvenajām lietām turēties. After, Un tad pēc tam, what things have changed? kas ir izmainījies What has tieši? life been like since? Kāds es esmu kļuvis no tā brīža? Before, during, after. Pirms, tanī brīdī, pēc tam. You might say Tu varbūt vari teikt, that you don't really fit into that kind of way of saying it. varbūt tu neietilpsti tieši tanī kategorijā, ka tu vari tā It's vienkārši particularly pateikt. true if you perhaps grew up in a Christian family. Lielākoties tā ir patiesība, ja tu esi izaudzis kristīgā ģimenē. And maybe there wasn't such an obvious before and after. It was more of a process. Varbūt tas nav bijis tev tieši pirms un pēc, bet tas ir bijis kāds process. In that case, remember 2 things. Tad tu atceries 2 lietas. Share some of the important events in the process. Dalies ar kādiem ļoti svarīgiem notikumiem, kas tanī procesā bija, kā tu Maybe there were some pieņēmi particular Jēzu. experiences or a camp or a book or some things in the Varbūt kādas process. pieredzes, varbūt kāda nometne, varbūt kāda grāmata vai kaut kas noteikts, kas palīdzēja tev izdarīt šo izvēli. And then share now. Un tad iestāsti par tagad. What is it now you believe? What is your relationship with God now? Kam tu šobrīd tici un kādas ir tavas attiecības ar Dievu? If you're interested in more of that, we could come to your church and share more, but just to sow a seed there is a way of sharing your story. Ja jūs esat ieinteresēti vairāk, tad mēs varbūt varam nākt pie jums, braukt pie jums uz jūsu draudzi un vairāk pastāstīt, bet tas ir maz sēkliņas, kas jums varbūt palīdzētu. Okay, some practical things what we're going to do. Tātad praktiskas lietas, ko mēs šodien darīsim. We're going to go out Mēs iesim ārā, and we're going to have a go at putting some of these things into practice. un dažas no šīm lietām, ko iemācījāmies, arī mēģināsim praktizēt. Now, going out on the streets and speaking with strangers, Tātad, kad iesim ārā uz ielām un dalīsim evaņģēlijā ar svešniekiem, it's not the only way to do evangelism or put these things in practice. tas nav vienīgais veids, kā mēs varam evaņģelizēt vai praktiski izmantot šīs lietas. But it is what we're going to do today. Bet tas ir tas, ko mēs darīsim šodien. And in a moment, I'm going to divide you up into groups. Es šī brīdī sadalīšu jūs visus grupās. Un pamatā For about something like an hour and a half, that kind of time, apmēram 1,5 stundu tanī laika posmā we'd like you to
pick a direction in one of the many roads around here. Es gribu, lai jūs izvēlaties kādu no virzieniem, kādu no ceļiem, You can take the ideas that you've heard this afternoon. un ņemat līdz tās idejas, ko jūs dzirdējāt. You can take the little thing with the numbers. Jūs varat izmantot šo lietu ar cipariem, And depending on how you feel or how God leads you, vai viss ir atkarīgs no tā, kā Dievs tevi vada. you can either try sharing the gospel with people as you meet them, Tu vari mēģināt dalīties evaņģēlijā ar cilvēkiem, kurus tu satiksi, or you can simply invite people using these invitations to tonight's meeting. vai tu vari izmantot tieši šos uzaicinājumus uz šī vakara notikumu, pasākumu. And what we're going to do for each group, Tātad katrai grupai you'll be able to just go out in pairs, 2s or 3s in different directions. Katrai grupai būs iespējams iet pa 2, pa 3 mazākās grupās, But we're going to give you a time for your group bet mēs katrai grupai iedosim kādu laiku, that we would like you back at the entrance to Rimi. kad mēs aicināsim jūs pie Rimī ieejas. From this direction, it's the far entrance. Tas no šīs vietas tā ir galējā ieeja. uz There's a Rimī. Janis Rose shop on the corner. Tur ir Jāņas Rozes grāmatnīca. Rob and Martin will be there, Robs un Mārtiņš būs tur. and they will actually do some public sharing of the gospel using creative things. Viņi publiski stāstīs evaņģēliju, izmantojot dažādas radošas And lietas. for that 20 or 30 minutes, you will be the crowd. Tās 20 vai 30 minūtes jūs būsiet tas pūlis. But as you can imagine, it's too much for all of us to go at the same time. So that's why we're going to give you a time to arrive. Ja jūs redzat, jūs esat ļoti daudz, un tas būs pārāk daudz, ja visi mēs iesim un nostāsimies tur. You can feel free to stay out longer if you want to, but remember tonight starts at 7. Jūs, ja vēlaties, jūs drīkstat arī ilgāk palikt, bet atcerieties, ka šī vakara pasākums sākās 7. So for the bit where you're actually at the end of Rimi with the actual meeting there, Rob's just going to give you a few guidelines for that part. Un tieši tai daļai, kamēr jūs būsiet tās pūlis pie Rimī, tad dažas vadlīnijas, ko jums vajadzētu atcerēties. Okay, so you'll be coming in 4 different groups, Tātad jūs nāksiet 4 dažādās grupās. and we want you to act like a normal crowd. Es gribu, lai jūs izturieties kā normāls, parasts pūlis. I know that will be very hard for Christians to do. Ir kristiešiem īpaši tas ir ļoti grūti. There may be others, just people who will join you. Varbūt kādi cilvēki, kas redzēs pūli, pievienosies. So what do we want them to do? Tas ir, ko tad mēs vēlamies, lai ar viņiem darītu? Vai You must do what we want them to do. tev ir jādara tas, ko tu gribētu, lai viņi darītu. So look at me and Martins. Tātad skatieties uz mani vai Mārtiņu. Listen to us. Ieklausieties. Act like you're interested even if you are not. Iztēlojieties, kad jums interesē, pat ja jums tanī brīdī tas neliekās. Don't interesanti. talk to each other. Nesarunājieties savā starpā. Don't start handing around the invitations in the middle of our message. Necentieties dot aicinājumus tieši brīdī, kad mēs runājam. You must act just like a crowd. Jums ir jārīkojas tā kā parastam cilvēkam, kā pūlī. Don't leave the meeting. Neaiziet prom no tā brīdī. You suddenly feel like coffee. Jums pēkšņi sagribējās kafiju. Too bad. Slikti. Wait. Pagaidi. If you leave, maybe the non-Christian leaves with you. Ja tu aizies, tad varbūt tas nekristietis aizies tev līdzi. So look, listen. Tātad skaties, klausies, Don't talk. nerunā, Don't leave. neej projām, Don't use the invites during the meeting. neizmantot šos aicinājumus, kamēr mēs runājam. And stand reasonably close. Un cenšaties pēc iespējas tuvāk, ne pārāk tuvu, bet ne pārāk I will tālu. call you closer if you're too far away. Protams, es jūs paaicināšu tuvāk, ja jūs būsiet pārāk if you tālu. stand way over there, Ja jūs būsiet, pieņemsim, lielu attālumu then aizmugurē, everybody stands way over there. tad visi stāvēs tur tālumā. Tad man būs jābļauj, lai visi varētu dzirdēt. We will not be using a microphone.
Mēs neizmantosim So you must mikrofonus. stand close. Tāpēc lūdzu stāviet tuvāk. But keep a part of the pathway near us clear. Bet arī turiet to taciņu diezgan, mazliet brīvu. We will probably stand on the grass just past the entrance at the far end of the building. Mēs noteikti stāvēsim zālītē. You will come quite close. Jūs diezgan tuvu pienāksiet. And if people want to pass behind, they can. Un ja cilvēki grib vienkārši iet garām, viņi drīkst to darīt. While you are listening, Kamēr jūs klausaties, you are praying. jūs lūdzat. Now, he called me a professional several times. Šis vīrs nosauc man par profesionālu pāris reizes. I should get this microphone, hit him on the head. Man vajadzētu ar šo mikrofonu izlabot viņam galvu. The only reason my knees are not shaking, Vienīgais iemesls, kāpēc mani ceļi netrīc, I am pressing my heels into the ground very hard. tāpēc, kad es savus papēžus cenšos iespiest zemē ļoti cieši. We want you to pray for us Es vēlos, lai jūs lūdzat par mums abiem. and pray that someone else will come Un lūdziet, lai kāds vēl atnāk and pray for that person. un ieklausās un lūdziet par to cilvēku. A stranger comes and stands near you. Ja kāds svešinieks pienāk un nāk stātīties, Out of the corner of your eyes, you are watching, see who's coming. un tad jūs arī ar savu atstūrī cenšaties And pievērst you will pray uzmanību for them. un lūdziet par viņiem. Now, immediately that I have finished, Un tanī brīdī, kad es esmu pabeidzis, you turn to the person near you. tu pagriezies pie tā cilvēka, kurš tev ir blakus, kurš nav kristietis. You say, "Hi, my name's Rob." Un tad saki, sveiki, man sauc Robs. No, use your own name. Izmantojiet savus pašavārdus. I'm with him. Es esmu kopā ar viņu. Do you have any questions? Vai tev ir kādi jautājumi? Would you like to hear more? Vai tu vēlies varbūt vairāk uzzināt? That is when you can use the invitation. Tad jūs varat izmantot šos aicinājumus. That is when you can use your thumb. Tad kad jūs varat izmantot savus īkšķus. That is when you can use your numbers. Tad kad jūs varat izmantot tos ciparus. So hopefully you can have a conversation with someone at the end of the program. Cerams, ka tanī brīdī, kad mēs būsim pabeiguši, jūs varēsiet jau sākt runāties un It's evaņģelizēt. important to turn quickly once we have finished, Ir svarīgi ātri pagriezties blakus esošiem cilvēkam, because otherwise they will leave jo very soon. viņi noteikti ies projām kādu brīdiņu stāvot, nekas Now, nenotiek. when we get there, I will choose 4 or 5 of you Kad mēs nonāksim tur, kad 4 no 5 no grupas, to stand a little way, a distance away from the meeting. es palūkšu, lai 4-5 kādu lielāku gabalu ir no mums. You will have the invitations in your hands. Jums rokās būs šie uzaicinājumi. And for people walking past who do not come to the meeting, Tie cilvēki, kas iet garām, kas neapstājās un or neuzklausa, people leaving the meeting, vai cilvēki, kas aiziet projām, those 4 or 5 people can offer one of these. tie 4-5 varēs vienkārši piedāvāt šo uzaicinājumu. But they will not be those who are very close, they will be a little distance away. Tie nebūs tie, kas ir tanī pūlī, viņi būs kādu So gabaliņu the main tālāk. thing to remember is Galvenā lieta, ko atcerēties, you must act like we want other people to act. jums ir jārīkojas tā, kā jūs gribat, lai pārējie rīkotos. Okay. Pagriezies pie savā blakus sēdētāja un sāc lūgt par viņu, par to, ko viņš darīs un kā Dievs viņu izmantos. Just pray for anointing, protection, boldness. Jā, lūdz par svaidījumu, par drosmi un pārējām lietām.
Okay, here's what we're going to do. Tātad šī ir tā lieta, ko mēs darīsim. It's 4:30. Ir 4:30. We're going to divide 3 groups. So there's this group here. Tātad 3 grupas būs. Pirmā grupa ir no šīm sēdvietām līdz galam. And there's invitations for you here. Un šeit ir visi ielūgumi jums. There's this group. Tad šī vidējā grupa. Your invitations are here. Jūsu ielūgumi ir šeit. And there's this group. Un šī grupa. Your invitations are here. Jūsu ielūgumi ir šeit. So what we'll do is this. Tātad, ko mēs darīsim? This group here, you will be the first group to come out with Rob and Martins now. Tātad jūs būsiet pirmā grupa, kas nāksiet kopā ar Mārtiņu un Robi. When everyone moves in a minute, not yet, in a minute. Kad visi mēs piecelsim un sāksim iet, nevis tagad uzreiz, bet pēc kāda brītiņa. Come and take some of these. Paņemiet lūdzu katrs. And make your way straight out to the other end of Rimi. Un tad satiekamies tur pie Rimi ieejas. When that part is finished, you can go in 2s or 3s just in different directions and either just be praying, giving out, sharing the gospel as you want. Un tad, kad jūs pabeidzat klausīties, tad jūs varat vienkārši paņemt tos ielūgumus, iet tālāk, aicināt cilvēkus, runāt, evanģelizēt, lūgt. These 2 Ko groups. Dievs jums saka? These 2 groups. Šīs 2 grupas. You'll take your hands, Jūs ņemsiet savus take the rokas, numbers thing, ņemsiet savus take some of cipariņus, the invitations, savus ielūgumus. go out in 2s and 3s. Vispirms iesiet pa 2, pa 3. You can get out if you want, spend 2 or 3 more minutes praying, just asking God where to lead you. Try and get out into the apartment blocks. Jūs varat vienkārši pavadīt kādu laiku lūdzot, pēc tam jūs varat vienkārši meklēt, iet cilvēkus, runāties ar viņiem, stāstīt But evaņģēliju. everyone in this area, Tātad visi šī vidējā at daļā. 5:15, that's 45 minutes, Pēc 5:15, 45 minūtēm, can you get yourself back to the 5:15, end of the Rimi building? Okay? esat pie Rimi. And then we're going to swap with these, okay? So 5:15, Tātad 5:15, atcerieties šo laiku. you get all your walking at the start. Tātad jūs sāksiet If iet, you can be back by 5:45. un okay? jūs būtu labi, ja varētu 5:45. Doesn't have to be exact, but you've got the approximate idea, yeah? Nav jābūt tieši minūtē, bet apmēram būtu labi, ja jūs visu to darītu. So you can take, a few of these. Tātad jūs varat paņemt dažus aicinājumus, You've got the other ielūgumus, things with you. visas nepieciešamās lietas līdzi. 7 o'clock, remember we start. 7:00 atcerieties, mēs If sāksim. it's going well outside, Rob and Martin, we will keep going until just before 7 if it's going well. Ja viss iet labi, ja cilvēki klausās, tad Robs un Mārtiņš, viņi turpinās gan drīz līdz 7:00. Immediate now with Rob and Martin. Tātad pirmā grupa, kas tūlīt uzreiz iet ar Robu un Mārtiņu. 5:15 back at the end of Rimi. 5:15 pie Rimi ieejas. 5:45. 5:45. One more announcement. Pēdējais. Those who are from this church, Modris's church here, that meets Tie, here, kas ir no Modra draudzes, whatever group you're in, I'd like you just to come here for 2 minutes before you go out. jebkurā grupā, lai jūs būtu, es gribu, lai jūs atnākat šeit priekšā uz So it pāris doesn't matter minūtēm. where you are, just come here for 2 minutes with me before you go Tam nav out. Okay? nozīmes, no kurienes jūs esat, kuras grupas tas ir, jūs atnāciet uz 2 minūtēm šeit priekšā. Okay, this will be fun and scary at the same time. Tas būs jautri un mazliet biedējoši vēl vienlaicīgi. Okay, let's go. Labi, ejam!